Šodien lasīšu no pravieša Iesaijas grāmatas 53. nodaļu, ko, es nezinu, varbūt viena no visvairāk citētajām, sludinātajām nodaļām, vismaz pirmā daļa, tieši pravieša Iesaija grāmatā. Bet parasti, kad runā no pravieša Iesaijas grāmatas, runā par to, kas šeit ir pravietots par Jēzu Kristu, un tas ir lielisks mesijānisks pravietojums par Jēzu Kristu, ko viņš darīs, kas būs, kā viņš rīkosies, ja, ko sagaidīt. Bet šajā pravietojumā ir arī atklāsme par cilvēci. Atklāsme par cilvēkiem, kā cilvēki rīkosies, kā cilvēki reaģēs. Un Jēzus Kristus ienākšanā Jeruzālēmē, kad viņš ienāk Jeruzālēmē, ļoti spilgti uzvedās cilvēki. Tur citi bļaustās, jā, laimīgi klied, citi velk drēbes nost, kam drēbes tur īpaši laikam nevelkās nost, varbūt saviņķelējas pa daudz apkārt, tas tur palmu zarus klāja, jā, jo palmā vienalga tur pagriež tos zarus no apakšas nost ar laiku, jā. Tā kā, visi kaut kādā aktivitātē ir un kaut ko dara, bet Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā ir rakstīts, ka cik viņu pieņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, cik viņu pieņēma tiem, kas tic viņa vārdam. Pieņemšana nav vienkārši kaut kāds retorisks jēdziens. Pieņemšana nozīmē, ka tu tici viņa vārdam, tici tam, ko Dievs ir sūtījis. Jēzus teica, kas ir viņš? Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat tam, ko Dievs ir sūtījis. Jūs ticat tam, ko Dievs ir sūtījis. Jūs ticat kungam Jēzum Kristum. Tā pašā laikā, es mums kāpēc arī lasīju no Lūka evaņģēlija, varēja lasīt arī notikumu no citiem evaņģēlijiem, bet Lūka evaņģēlijā, kur šī raksturvieta, kur Jēzus skatās uz Jeruzālemi, viņš saka, Jeruzālem, Jeruzālem, kaut tu zinātu, kas tavam mieram vajadzīgs, bet tavām acīm tas ir aizklāts. Viņi neredz to, kas pie viņiem nāk un kā pie viņiem nāk. Un tāpēc pravietis Iesaija izlasīšu no 1. līdz 6. pāntam, 53. nodaļā. 53. nodaļā pravietis Iesaija no 1. līdz 6. pāntam lasīšu. Bet šoreiz ne tik daudz par to, ko Jēzus ir izdarījis, ka viņa asins mūs šķīst no visiem grēkiem, mūsu sots ir uzkrauts, viņam viņa brūcēs dziedināt. Bet es gribētu parunāt par to, ko šis pravietojums saka par cilvēkiem, par cilvēku attieksmi pret kungu Jēzu Kristu. Kas tad tic mūsu sludināšanai? Un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā. Iedomājieties, neticīgā pūļa priekšā kā atvas un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Burtiski viņš dzina jaunu dzīvību. Tur, kur vairs dzīvības īsti nebija, ja? Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisn otrādi, viņš bija nicināts. Labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. 1. pantā jau no paša sākuma ir jautājums, burtiski, tas nav retorisks jautājums, bet šis jautājums pieprasa, ar tālāko tekstu pieprasa atbildi, ka nav kas tic un nav kam ir atklājies, jo viņš uzdod jautājumu, kas tad tic, kam ir atklājies, un tālāk viņš saka, viņš uzauga neticīgā pūļa priekšā, burtiski. Viņiem bija acis redzēt, viņi nedzirdēja, viņiem bija ausis dzirdēt, viņi nedzirdēja un nesaklausīja. Un, ja jārunā arī par apustuļiem, apustuļi arī līdz galam viņu neizprata. Apustuļi līdz galam neizprata, kad Jēzus Kristus runāja par svētā gara nonākšanu, viņi prasa, vai tad tu uzcels Izraēlam valstību. Viņš saka, nē, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Izraēls sagaida Dāvida pēcnācēju, jo viņi ir lasījuši rakstus un Dievs ir apsolījis ķēniņam Dāvidam, ka viņam būs pēcnācējs, kurš valdīs uz viņu troņa. Burtiski, ka Izraēla valsts iegūs savas teritorijas, ko Dievs ir precīzi noteicis, no tā kalna līdz tam kalnam, no turienes līdz turienei, dienvidi, austram, viss ir noteikts, katra robeža, kur viņiem būs šī zeme.
Un Jozuā neizdevās burtiski ievest Izraēlu pilnā apsolījumā, ja? Ķēniņš Dāvids to nav absolūti nodrošinājis mieru viņiem, ja? Sālamans tur pēdējais, kas valda pēc Sālamana zeme pat sašķeļās uz pusēm. Un Izraels gaida valdnieku, kur būs miers no visiem ienaidniekiem. Kur būs miers, kur viņi valdīs, kur viņi būs pāri par visu. Un atnāk Jēzus Kristus, un viņi uz Jēzus Kristus skatās, bet viņi Jēzu Kristu neredz to, kas ir. Faktiski, ko viņi grib? Viņi grib valstību, bet Jēzus grib viņu sirdis. Viņi grib valstību, bet Jēzus grib viņu sirdis. Viņi saka, tu mums iedod valstību. Jēzus saka, es jums nevaru iedot valstību. Man vajag jūsu sirdis. Amen. Es esmu nācis meklēt un glābt pazudušo. Un tāpēc Jēzus Kristus nav politiķis. Es pēdējā laikā arvien vairāk esmu spiest domāt par to, cik baznīca uztraucās par pareiziem likumiem un par pareizu valdību. Ar vislabāko valdību jūs aiziesiet uz elli. Neviens nenāk pie Dieva, kā viens caur Jēzu Kristu. Amen. Jēzus teica Nikodēmam, Nikodēm, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Bet, kad vienīgā organizācija uz zemes, ja vienīgais organisms uz zemes, kam ir jāsludina evaņģēlijas, sāk sludināt politiku, tad nav kas sludina evaņģēliju. Amen. Dievvārdā nekur nav rakstīts iecelēt prezidentu, kas pasludina garīgus likumus. Dievvārdā teikt, sludiniet evaņģēliju visai radībai. Amen. Amen. Ja tu esi ticīgs cilvēks un Dievs tev aicina par politiķu uz priekšu, lai Dievs tev svētī un kļūst par prezidentu. Man vismaz būs iespēja tev piesnīt un pateikt, tev vecais, kas ir, nevaram te iedzert. Savādāk jau nevar, zin, kā Andris jau ar mani vispār nerunā, viņš pat nezin, ka es tāds eksistēju. Tas tā ironijai vienkārši. Ne man vajag, ne es uztraucos. Viņi sagaida no Jēzus Kristus politisku varu. Viņi no Jēzus sagaida savu valstību. Viņi domā, ka viņš uzcels viņiem valstību. Jēzus Kristus nāk pilnīgi ar citiem mērķiem. Un Jēzus nenāk tā, kā viņi ir gaidījuši. Jēzum nav lielas augstas zelta cepurs. Jēzum nav priesteru drēbe, zini, urīms, turīms, te 12 akmeņi, talārs velkās pa zemi, ja? Svīta iet aiz muguras, upurus nes vienā pusē, otrā pusē. Viņš vienkārši nāk ikdienišķās drēbēs, vienkāršās ikdienišķās drēbēs. Un tad ir pirmais vārds, viņi uz viņu skatās. Un zināt, kaut kā cilvēkiem ir tāda, attieksme dīvaina. Viņi sagaida, ka tu nāksi un būsi liels un izcils. Un tad tu atnāc, un tu esi tāds pats tā kā viņi. Un tā vietā, lai viņi pret tevi attiektos kā pret līdzīgi, viņi sāk tevi nicināt. Jo apmēram tāda attieksme, ja tu mums neuzkāpi uz galvas un neizmanto mūs, tad tu esi mēsls. Jo laikam cilvēks savā sirdī mēģina uzkundzēties par citiem. Un viņš nicina ikvienu, kurš nemēģina uzkundzēties, ne par vienu. Un viņi sāk viņu nicināt. Burtiski Bībelē rakstīts, ka viņš ir nicināts. 3. pantā ir rakstīts, cilvēki viņu nicina. Cilvēki viņu nicina. Kas viņš ir? Nekas, taisni otrādi. Viņš bija nicināts. Taisni otrādi, viņš bija nicināts. Kad Jēzus Kristus izdzina ārā ļaunos garus, farizēji pienāk un saka, vai nav taisnība, ka tu esi samārietis un tev ir velns? Tu taču esi dēmons, ne? Ar tevi dēmons. Viņi burtiski nicina, viņi neuzskata viņu ne par ko, ja? Mūsdienās nekas nav mainījies, cilvēki joprojām nicina Jēzu Kristu. Cilvēki joprojām nicina Jēzu Kristu. Tu viņam sludini Jēzu Kristu, viņš vīpsnā. Tu viņam saki, zini, noliec laimē mājās ziloņus, un viņš nopērk ziloņus un divus. Tu viņam saki, ja tu tiksi uz Tibetu, nobučosi resnu zelta vēderu, tu būsi laimīgs, un viņš iztērē savus mūža iekrājumus, lai aizbrauktu un nobučot resnu zelta vēderu kopā ar pārējiem baciļainiem, kas bučoja. Saka, zini, tev vajadzētu nožēlot grēkus Jēzum Kristum. Tu esi kristietis. Tev vakar no psihēnas izlaida. Tu izties tāds jocīgs. Es esmu jocīgs, jo es esmu laimīgs. Man ir iemesls par ko smaidīt. Amen. Dievs man ir grēks piedevis, goda vārds. Un ja Dievs man nebūtu grēks piedevis, es droši vien būtu nodzēries. Jo man patika dzert. Man patika dzert. Man arī patika smēķēt. Tas viss process bija super interesants, saprot. Es jau man sieva kādreiz saka, viņš saka, Agri, kad runā par savām dzeršanas dienām, tur visu laiku liekas, ka jums vien jautrība bija. Mēs nedzērām tāpēc, lai rīt uz zemi un dubļus. Mēs dzērām, lai izklādētos, un to mēs arī darījām. Pa pilnu rubli. Cik varēja? Jautrība sita vilni, cik vien varēja. Bet ar savu jautrību es droši vien šodien būtu nodzēries un stāvētu rindā pie Jelgavas patvērsmes uz pusdienas zupām. Man gan māte žēlsirdīgi droši vien dot ēst. Tas būtu apmēram tā.
žulpa nodzēries, žēl nevajadzētu dot, bet vismaz badā nenomirsi. Apmēram tā, pareizi. Nu, es jau mamma saka, tā arī būtu, ja? Un tēvs pukstēta klusām pie galda. Tas, kas man ir tikai tāpēc, ka Jēzus par to ir samaksājis. Amen? Un ja es būtu turpinājis viņu nicināt, es būtu nicināms, atstumts un nodzēries. Jelgavā ir cilvēki, kur ar mani ir mācījušies kopā skolā, paralēli klasēs. Viņi iet pa ielu, man liekas, ka viņi mani atpazīst, bet viņi ir praktiski jau bomži. Ir cilvēki, kurus es ieraugu, viņiem rokas trīc un vibrē, jo viņi ir nokodušies. Viņi joprojām zina, ka es esmu peksis, un viņi nevar saprast, kāpēc esmu kļūst par mācītāju. Tu nevari nicināt Jēzu un cerēt uz jaunu dzīvi. Tu nevari nicināt Jēzu un cerēt uz jaunu dzīvi. Viņš nomira un samaksāja par taviem maniem grēkiem. Tie, kas nicina Jēzu, burtiski ienīst sevi. Tie, kas nicina Jēzu, burtiski ienīst sevi. Jūs nevarat nonicināt debesu un zemes radītāju. Jūs nevarat nonicināt to, kas ir radījis debesu un zemi. Jūs nevarat nonicināt to, priekš kā viss ir radīts. Jūs nevarat nonicināt to, kas visu satur kopā ar savu vārdu brīnišķīgo spēku. Faktiski tu neesi sadalījos gabalos tikai tāpēc, ka Dievs tev joprojām tur kopā. Un tu saki, es tevi nicinu, tu nekas neesi. Un viņš skatās un viņš saka, es tevi vēl turēšu. Varbūt tu atgriezīsies. Es tevi vēl turēšu. Varbūt tu atgriezīsies. Nākamais vārds, ko par cilvēkiem saka, zinat, tos, kurus nicina, tos parasti arī atstum. Tos, kurus nicina, tos parasti arī atstum. Un nicināts cilvēks ir viegli atstumt. Jums vispirms viņš kaut kādā veidā ir jāpazemo, ka jūs sākat nicināt, un tad viņi ir viegli atstumt. Un šeit 3. pāntā ir rakstīts, labāki cilvēki no viņa vairījās. Labāki cilvēki no viņa vairījās, tas nozīmē, ka viņi burtiski viņu atstūma. Viņi burtiski viņu atstūma. Kad gāja runa par to pašu Nikodēmu, Nikodēms viņu atnāk naktī. Kāpēc? Jo viņš baidās no citiem cilvēkiem. Iedomājieties, viņš nāk runāt ar Jēzu, ar Dieva dēlu. Viņam nav uztraukums, ko Jēzus domās par viņu. Bet viņam uztraukums, ko pārējie domās. Jūs domājat, Jēzus nesaprata, kāpēc Nikodēms nāca pie viņa naktī? Jo Nikodēmam ir kauns no manis. Nikodēms pie manis nāk naktī, jo viņam ir kauns no manis. Viņš negrib, lai tie slavenie redz, ka viņš nāk pie manis. Bībelē rakstīts, ka daudzi sāk viņam ticēt, bet jūdu dēļ viņi baidījās. Viņi ieturēja distanci no viņa. Paprasiet kādreiz slaveniem cilvēkiem, kur ir lieli kristieši vārdos, kad viņi ar jums satiekās personīgi. Kāpēc tu nenāc uz baznīcu? Kāpēc? Tas nav populāri. Viņš ietur distanci. Un tad viņš sāk kaut ko vāvuļot par personīgu ticību, par personīgām attiecībām ar Dievu. Mana ticība nav publiska. Mīkstais tu esi, tāpēc tu neej uz baznīcu. Tev bail, kad tevi redzēs kopā ar Kristu un uzskatīs par muļķi. Tu viņu atstum. Un tava politiskā vai kaut kāda tur slavenā karjera tev ir svarīgāka par viņu. Jūs teiksiet, agri, bet Kristus jau neatstum. Jā, viņš ir žēlsirdīgs, viņš neatstum. Man vienmēr izraisa smīni tie cilvēki, kur saka, mēs jau arī ticējām Dievam, bet padomu laikā baznīcā nevarēja iet. Es pēdējā laikā vairs viņiem neko nesaku. Es domāju, jā. Starp citu, daži ne tikai gāja baznīcā, bet brauc arī uz Sibīriju. Tāpēc, ka viņi gāja un publiski to darīja. Atstūma, vairījās. Cilvēki atstūma, vairījās. Un absolūta atstumšana notika tajā brīdī, kad Poncijas Pilāts nostājās un saka, pie viņa es vainu neatrodu. Redz kāds cilvēks, reku jūs ķēniņš. Ko lai es jums palaižu? Barabu vai jūsējo? Par Barabu viņi skaidri zināja, ka viņš ir izdarījis slepkavību dumpju laikā. Par Jēzu viņi zināja, ka viņš ir dziedinājis slimos, uzcēlis miroņus, barojis tūkstošus ar maizi. Un viņi teica, atstāja mums Barabu. Un Pēters saka, jūs tvēto un taisno aizliedzāt, kad viņš sludina.
un prasījāt, lai jums dod slepkavu. Viņi viņu atstūma. Viņš nāca pie savējiem, un savējie viņu neuzņēma. Viņi viņu atstūma. Viņi viņam klāja drēbes priekšā, kad tas bija izdevīgi, un tad, kad tas vairs nebija tā, kā viņi gribēja, viņi viņu vienkārši atstūma. Un tad ir vēl viens smaga vārds, tāds. Paskatieties 3. pantā, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Ne par ko neturējām. Viņš nav nekas. Viņš nav nekas. Tas nozīmē, viņam nav varas, viņam nav ietekmes. Un tad, kad Poncijs Pilāts saka tautai, redzi jūdu ķēniņš, redzi jūsu ķēniņš, tauta saka, mums nav cita ķēniņa kā vien ķeizars. Viņi atstum viņu. Viņi atstum viņu. Viņi vienlaicīgi grib, lai viņš valda, bet tāpēc, ka viņš nāk mainīt viņu sirdis. Redzat, Dievs negrib valdīt laikam ģeogrāfiskā teritorijā. Dievs grib valdīt sirdīs. Āmen. Āmen. Dievs grib valdīt sirdīs. Un šie cilvēki nav gatavi, lai Dievs valdītu viņu sirdīs. Viņi paņem, viņu atstum. Viņš saka, nē, viņš nav mūsējais. Viņš nav mūsējais. Un tad viņi turpina domāt par viņu tālāk. Kad viņi ir nonicinājuši. Kad viņi viņu ir atstūmuši, kad viņi viņu ir nolieguši un pateikuši, viņš nav nekas, viņš nav. Tad viņi saka, viņš ir Dieva sodīts. Redzi, viņš ir Dieva sodīts, 4. pantā. Skaties, 4. pantā. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes, viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu. Jēzus Kristus ir piesists krustā. Jēzus Kristus ir piesists krustā. Cilvēki iet garām, un ko viņi saka? Bībele saka, ja tu esi Dieva dēls, kāp zemē. Citiem vārdiem sakot, ja tu būtu no Dieva, tev šitāds sots nebūtu. Pilnīgi skaidrs, ka Dievs viņu ir atmetis un Dievs viņu ir sodījis. Ir pilnīgi skaidrs viņiem, ka Dievs ir atmetis un sodījis. Tā viņi domā. Ir tāds joks, es vakar arī studentiem Bībeles skolā stāstīju, kur cilvēki zeki smējā, par zekiem joko un saka. Viņi saka, kā? Dieva nav. Kā zina, ka Dieva nav? Mēs gājām tur zakt vai laupīt, ko tur naģēlašļījā, aizbraucām uz baznīcu, paprasījām svētību. Baķuška mūs nosvētīja, aizgājām, mūs visus pieķēra, всех повязали. Значит, Dieva nav. Kā var būt Dievs? Es pirms zakšanas gāju uz baznīcu pēc svētības, mani noķēra, Dieva nav. Man 90. gados bija paziņa, vēl tagad es viņu pazīstu, gan sen neesmu redzējis. Viņiem Maskavā bija sava reketa brigāde. Viņš nopirka savu pirmo ārzemu mašīnu, kā vēl tagad atceros, Ford Taurus, baigo naudu samaksāja. Aizbrauc pie baķuškas nosvētīja. Zināt kā? Bandītam vajag svētu mašīnu. Viņš viņu tā nošķīla, ka viņi to mašīnu norakstīja. Vienkārši norakstīja. Sots ir jāuzliek uz Kristus. Ja sots nav uzlikts uz Kristus, jūs teiks, agri kā uzliek sodu uz Kristus? Tad, kad es nožēloju savus grēkus. Un es redzu, ka sods pienākās man. Un ja es ņemšu šo sodu, es aiziešu bojā. Un es vairs nesaku, Kristus ir sodīts, Kristus ir atstumts. Es saku, Kristus ir sodīts manis dēļ. Kad es atzīstu, ka mans sods ir uz krusta. Cilvēki, kur savā sirdīs joprojām no Dieva gaida kaut ko materiālu, vienkārši nav gatavi atdot savu sirdi. Viņiem ir tāda paša vilšanās kā zekam, kurš aizgāja pēc svētības savai mašīnai. Un tad pēdējais vārds, ko mēs domājām par viņu, Bībele saka, ko cilvēki domāja par viņu, ka viņš ir Dievs satriekts. Ka viņš ir Dievs satriekts. Jo viņi piesita krustā. Viņi burtiski piesita krustā. Ka viņš ir Dievs satriekts, jo viņi burtiski piesita krustā. Jūsu Kristus jau neko nevar. Jūsu Kristus jau neko nevar. Es vienreiz biju baznīcā, lūdzu Dievu, un nekas nenotika manā dzīvē. Jūsu Kristus jau neko nevar. Viņš ir satriekts, viņš ir nevarīgs.
Bet tad ir tālāk pravietojumā pateikts. Pravietojumā ir pateikts. Mēs maldījāmies. 5. un 6. pāns paklausies. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Viss, ko es jums stāstu, ir tas, kā cilvēki skatās uz Kristu. Viņu atļaujās nicināt, atstumt, uzskata ne par ko, saka, tur Dieva sots, satriekts, viņš ir beigts, nekā no viņa nav, Kristus nav dzīvs, baznīca ir mirusi, tā vēsts neko nenozīmē, tā nav nekādas jēgas. Bet tad pravietis saka, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Ne tikai Izraels maldījās, arī šodien cilvēki maldās. Arī šodien cilvēki maldās. Un zināt, kā cilvēki maldās, viņi meklē savu ceļu. Cilvēki meklē savu ceļu. Izraels gaidīja, ka atnāks Jēzus Kristus un uztaisīs viņiem valsti. Bet Jēzus Kristus nevar uztaisīt viņiem valsti, kamēr Izraels nav atgriezies pie Jēzus Kristus. Izraēlam nevar uztaisīt valsti, kamēr Izraels nav atgriezies pie Jēzus Kristus. Dievs varētu uzcelt tev dzīvi, bet viņš tavu dzīvi neuzcels, kamēr tu neesi atgriezies pie Jēzus Kristus. Amen. Tavi maldīgie uzskati, tev liekas, ka Jēzus tev ir parādā. Jēzus darītu tā, tad es viņam ticētu. Jēzus būtu šitāds, tad es viņam klausītu. Mēs maldījāmies kā avis. Vienīgais, ko Dievs no tevis sagaida, ka tu nožēlo savus grēkus un atzīst, ka viņš ir ievainots tavu pārkāpumu dēļ, tavs sots ir uzlikts viņam. Un zini, kāpēc cilvēki to redz? Bībele saka, mēs ik viens raudzījāmies uz savu ceļu. Mūs interesē mūsu ceļš. Ja Dievs man nokārtos manu veikalu tā, kā es gribu, es viņam kalpošu. Ja Dievs mani dziedinās tad, kad es gribu, es viņam kalpošu. Ja Dievs man pavērsīs dzīvi tā, kā es gribu, es viņam kalpošu. Nē. Divi vīri gāja uz Emaus ceļa. Viņi ir noskumuši. Jo viņus Dievi ir skatījušies iespējams līdzīgi kā šeit es lasu. Viņi gan ir no apustuļiem, diez vai viņi nicināja Jēzu Kristu, bet kaut kur viņiem ir vilšanās. Un Jēzus pie viņiem piestājās un saka, vīri, kas noticis? Ko tādi ģīmi gari? Sejas tik garas, ka pēdas nevar redzēt. Zin, kā ģīmis izstiepies reizēm, pilnīgi satriekts. Un Jēzus saka, kas noticis? Un viņi saka, kas tu vienīgais nezini? Pravietis no Nāceretes, Jēzus Kristus, mēs cerējām, ka viņš uzcels Izraēlam valstību. Viņi paņēma, piesita viņu krustā. Un tagad vēl mums stāsta, ka viņi pat kapā vairs nevar atrast. Saka, esot uzcēlies no miroņiem, kādas muļķības. No miroņiem tā vien augšā neceļās. Un Jēzus iesāk ar viņiem runāt. Un tad, kad viņi jau mājās lauž maizi, viņiem acis atverās. Un viņi saka, vai mūsu sirdis nedega. Viņi negaidot saprot, ka nevis Jēzus maldījās, bet viņi maldījās. Kad Jēzus stāvēja pēdējā lielā svētku dienā un sauca, ja kam slāps, lai nāk un dzer dzīvības ūdeni bez maksas, viņš nemaldījās. Viņš zināja, ka tur ir cilvēki, kam vajadzīgs dzīvības ūdens. Kad Jēzus teica farizējiem un saduķējiem, jūs esat no sava tēva vēlna, viņš nemaldījās. Viņš viņiem pasludināja patiesību, viņš viņiem piedāvāja atgriešanos. Un es nezinu, cik liela ir tavi maldi vai cik maz ir tavi maldi. Šodien ir Kūpolu svētdiena, Palmu svētdiena, un Dievs nedzīvo pēc mana viedokļa. Dievs nedzīvo pēc maniem principiem. Dievs sagaida, ka es pārtraukšu raudzīties uz savu ceļu. Un zini, kāds ir interesanti? Es sāku raudzīties uz Kristu tāds, kāds viņš ir. Es atzīstu, ka viņš ir kungs un ķēniņš, valdnieks, no kura es nekaunos, no kura es neslēpjos savā mājā, no kura es nemēģinu nožēlot grēkus pagrabā un tēlot kaut kādu atkritēju ikdienas dzīvē. Es esmu Dieva bērns. Es sekoju Jēzum Kristum, es no tā nekaunos, es no tā nebaidos, es no tā nevairos. Un zini, kas notiek? Negaidot, es pamanu, ka es, kurš raudzījos uz savu ceļu, varu neraudzīties uz savu ceļu. Zini, kāpēc? Jo viņš pieskata manu ceļu. Viņš pieskata manu ceļu. Man vairs nav jāsaspringst un jāmēģina dabūt Dievu manā pusē. Viņš ir dabūjis mani savā pusē. Un viņš pieskata manu ceļu. Un viņš pieskata manu ceļu. Un es varu iet pa ceļu, pa kur es būtu gribējis iet. Un man nav jādomā, ka es graumalī sēžu ar pustukšu polšu, kā mēs kādreiz smējāmies siltu šņabu pie miskastēm no kakliņa. Kāpēc pie miskastēm tur mazāk cilvēku rozās, neviens nevar pamanīt. Es nezinu, kāda ir tava attieksme pret Kristu.
Vienīgā pareizā attieksme ir, zin kāda? Viņš ir mans kungs un glābējs. Viņš ir mans kungs un glābējs. Tāpēc neklājiet viņam priekšā šodien drēbes. Nolieciet savu sirdi. Neklāj viņam priekšā drēbes. Noliec savu sirdi, saka, kungs, tu esi mans glābējs. Uztici viņam savus ceļus. Uztici viņam savus ceļus. Un kad vēlas tevi kārdien viņu nicināt, pagriezt viņam kaut kādā veidā muguru, kaut kā pakļauties pasaulē, saka, nē, mans kungs un glābējs. Mans kungs un glābējs. Viņa asins mūs šķīsta no visiem grēkiem. Viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Mans sots ir uzkrauts viņam. Amen. Viņš man ir attaisnojis. Es varu nolikt karot un iet uz debesīm. Amen. Un Dievs man sagaidīs nevis tāpēc, ka es esmu superčalis vai supertante, bet tāpēc, ka es esmu mazgāts Jēzus Kristus asinīs. Amen. Tie, kas min Dieva dēla asins ar kājām, tiem vairs nav glābšanas. Viņi ir zaudējuši glābšanu, burtiski. Tāpēc es aicinu tevi šajā dienā, neklāj viņam drēbes, noliec viņam sirdi un saka, Tēvs, tu esi mans glābējs, tu esi mans kungs, no tevis es dzīvoju, un cita avota nav. Āmen. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlstību un svētību, Dievs. Halleluja, kungs. Halleluja, kungs, Dievs. Man nebija cita mērķa. Es gribēju jums šodien priekšā drusciņu uzzīmēt Jēzu Kristu, drusciņu no citas puses, ne tā kā mēs esam paraduši. Es zinu, ka lielākā daļa, kas mēs šeit esam, mēs viņu nenicinām, mēs viņu mīlam, mēs mēģinām viņam sekot pēc labākās sirdsapziņas. Bet ja Dievs tevi ir glābis un tavu grēki ir piedoti, es gribu, lai šodien viņam pasaka paldies. Vēl vienreiz pasaka, Tēvs, es tev pateicos, Dievs. Varbūt tu nezini visu savu dzīves ceļu. Varbūt tu esi vienīgais no ģimenes, kas tic Dievam. Varbūt pusi tavas ģimenes pat vīpsnā par tevi un citi izsmē tevi atklāti. Nenicini viņu. Nenāc pie viņa tikai naktī, tas nozīmē slēpdamies no apkārtējiem. Esi atklāts par savu ticību un saka, Dievs ir mans glābējs. Es uzticos kungam Jēzum Kristum. Un tagad tev prasa, kāda ir tava attieksme pret Kristu. Tu zini, ka viņi vīpsnās, bet tu viņiem saka, es mīlu Jēzu, es kalpoju Dievam, viņš ir mans glābējs. Amen. Tēvs, tev pateicos, es svētīju tavu no vārdu. Amen.